Sociālo dzīvokļu māju bilancē nav uzkrāta līdzekļu remontdarbu veikšanai. Tā atzina namu apsaimniekotājs Sijā Jēkānamu pārvalde priekšnieks Vladimirs Ždanuks. Jau ziņojām, ka Rīgas ielā 237 Jēkabpilī sadzīves apstākļi ir mūsuprāt cilvēkam necienīgi un šajā mājā ir nepieciešams remonts. Mēs nevaram par citas mājas līdzekļiem remontēt sociālo māju. Pašvaldībai būs jāpieņem lēmums, kad to māju remontēt vai remontēt. Vladimirs Ždanuks piebilda, ka iepriekšējās Jēkabpils domes sasaukums nolēma pilsētā būvēt jaunu sociālo māju, kam plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Pagaidām naudas līdzekļu šīs mājas bilancē remontdarbiem nav, jo jau iepriekšējie mājas īrnieki, nenorēķinoties par komunālajiem pakalpojumiem, izveidoja parādu ap 43 000 latu. Arī tagad Rīgas ielā 237 mīt maznodrošinātie jēkabpilieši, īrnieki, kuriem bijis liels komunālo maksājumu parāds citviet, un viņi no labiekārtota dzīvokļa izlikti ar tiesas spriedumu. Par kādiem līdzekļiem apsaimnieko māju? Par iekasētiem līdzekļiem. No šitiem iekasējam, ja? Liekam blakus likumu. Tā par kādiem līdzekļiem mēs apsaimniekojam māju? Pēdējo reizi apsaimniekotājam pieteikums remontdarbiem no sociālo dzīvokļu mājas Rīgas ielā 237 komandanta saņemts pirms 2 mēnešiem, 12. jūlijā. Lai izslaucītu istabu, nevajag daudz. Lai nelaustu krānu nost, nevajag daudz, nevajag līdzekļus. Ja uzliek jaunu krānu, nevajag viņu skrūvēt nost un nest uz tirgu. Kā skaidro namu apsaimniekotājs, sociālajos dzīvokļos, jo sevišķi tajos, kas atrodas Rīgas ielā 237, dzīvo cilvēki, kuru attieksme ir pavirša gan pašiem pret savu mitekli, gan koplietošanas telpām. Sociālo dzīvokļu māja Brīvības ielā 286A ir labākā tehniskā kārtībā, arī iedzīvotāju attieksme tur ir krietni labāka. Par to liecina pie dzīvokļu durvīm izliktie paklājiņi, pastkastītes, kas nav sabojātas, arī koplietošanas telpās sanitārie apstākļi ir krietni labāki. Savukārt Kaļķu ielā 1, kur galvenokārt mīt mammas ar bērniem, dzīvošanai nodrošinātie apstākļi ir vislabākie. Tur arī esot daudz pašvaldības ieguldītu līdzekļu.